Hei, kā šī? Lielās mēbeles ir nobeigts, un mēs varētu šo to labi iekārtot darbnīcā. Un jā, Rudolfs šo to dabūja atkal pa velti, tāpēc vajadzētu beidzot nomainīt šitās durtiņas. Nobeigt grīdu. Nu, un varbūt padarīt vēl šo to. Pat cik darbnīcā visu laiku aktīvi notiek rosība, mums nedaudz sāk pietrūkt vietas. Līdz ar to, protams, kaut kas jādara lietas labā. Grīdas būvniecība principā apstājās pēdējā reizē, kad mums pietrūka dēļi, un tas jau bija labu laiku atpakaļ. Tāpēc tagad, kad beidzot mums ir laiks un iespējas, nolēma, ka šis darbs ir jāpabeidz. Godīgi sakot, otrā pusē strādājot un skatoties uz šo nepabeigto darbnīcas pusi, visu laiku paņem tādu nedaudz drūmu sajūtu. Sajūta ir tāda, ka darbnīca nekad nebūs pabeigta. Bet cik es zinu, tikai viens veids, kā no šitā izbēgt. Tas ir ņemt un kaut ko darīt. Šoreiz gan īsti nebija varianti, tāpēc, kā no Ventspils ir pilsēta rītdien, tāpēc paņēma mēs vienkārši parastos terases dēļus, dabūju viņus nosacīt lēt. Nu, līdz ar to ar šitiem mēs arī uzskrūvēs grīdu. Es vēl īsti nav droši, kur pusi būs uz augšu, visticamāk, ka mēs uz augšu palaidīs gludo. Nu, vienkārši, lai vieglāk kopt to visu. Kaut kāds šķirps tā grīdē var būt, tas nav nekas traģisks, un tas man pilnīgi un galīgi netraucē. Man ir galvenais, lai viss ir vienā smukā plaknē, tā, lai mēs arī izmantot arī pašu darbnīcas galu. Protams, pirms likt jaunos dēļus vajadzētu izlīdzināt pēdējo rindu ar vecajiem, un pie reiz arī izmantot pēdējos dēļus, kas palikuši no iepriekšējās partijas. Tas tāpēc, ka pēc tam, pa lielam, kur tu viņus liks pēc tam. Ja nu kāds palaid garām pirmo sēriju, kā profesionāls šķuņgrīdu licējs Rudolfs stāstīja par to, kā liek grīdu, tad to mēs darām pavisam vienkārši. Pat cik materiāls nepietiek garumā, katra reize stiķis ir savā pusē. Pirmo dēlu liekam līdz galam uz to pusi, stiķējam šitai galā. Otro liekam otrādi līdz galam uz šo pusi un stiķējam tai galā. Tāda ideja, lai nesanāk, ka viss garie gabali ir šitai, viss īsie ir te, un šitā vieta, kur šitās stiķis vienkārši nokrīt lejā. Šitā liekot zigzagā sanāk, ka katrs nākamais dēls tur iepriekšējo kārtu, un viss dēļu klājas principā ir viena vesela konstrukcija. Protams, ja grib redzēt, kā mēs ielikam grīdu līdz šim, to var apsīties iepriekšējās epizodēs, bet jau šis process ir diezgan zināms. No sākuma piespiežam dēlu klāt, pēc tam vienkārši piefiksējam viņu pie lāgas. Šiem dēļiem nav nekāds savienojums, nekāds spundi, bet viņi ir ārā stāvējuši un diezgan mitri. Līdz ar to žūstot viņiem pašiem izveidosies nedaudz sprauga, un jebkurā gadījumā, ja grīda čīkstēs, man arī tas īsti netraucēs. Galvenais, lai starp dēļiem nav tāds šķirbs, ka cauri varētu izkrist kāds uzgals vai kaut kas tam līdzīgs. Dēļiem gals, protams, centos stiķēt uz lāgām, bet arī, ja kaut kur nesanāk taupības nolūkos, varam apakšā ieskrūvēt vēl kādu dēlu savienojumam. Kaut kas man rakstīja par eģipsenēm, ka eģipsenes nevajag izmantot tur, kur viņas nepienākas, un tāpēc arī viss tā trakā skaņa no viņām. Bet pagaidi, tas ir baigi lētās. Burtiski tas arī viss. Ja man ērtāk būtu ar naglām un nagls varētu izskrūvēt pēc tam ārā, es izmantot nagls. Šitā tieši tāpat kā iepriekšējā katapulta, šī ir tāda būva, kur pilnīgi un absolūti man galīgi, tu saprati. Un pats galvenais. Visu pārējo grīdu arī mēs skrūvēju kopā tieši tāpat uz eģipsenēm. Un zini, kas ar viņu līdz šim ir noticis? Absolūti nekas. Jā, skaisti, no? Tik jādo virsu. Un pa lielam tā arī ir. Process ir pavisam vienkāršs, un es jau viņums esmu rādījis vismaz 3 dažādos video. Tā kā pa lielam vienkārši skrūvējam grīdi, paaicinām palīgā jauno meistaru, lai mācās, un aiziet.
Jā, nu tas gan nebija gaidīts. Baigi ātri sanāca. Baigi ātri dēļ beidzās. No sienas palika kaut kāds 60 centimetri. Es domāju, ka mēs viņus aizpildīsim. Tagad es par to īsti neuztraukšos. Katrā ziņā viss mēs te vēl savedīs kārtībā, bet te jau ir ekstra, nu cik? 4, 6, 2 metri. Ekstra 2 metri mēs dabūju klāt. Mums palika principā tie kaut kādi 60, 70 centimetri. Tagad vajadzētu ķerties pie nākamajiem darbiem. Cik jūs šitās durtiņas atcerās? Mēs kaut kādā epizodē viņās ielikām rokturi, bet viņas te bijuši visu laiku. Tā īsti nav taisnība, tāpēc, ka kādreiz viņas te nebija, kādreiz te bija tieši tāda paša siena, un šitās durvis kādreiz iespēja robežās mans tēvs izzāģēja un te ielika. Tagad mūsu iespējas nedaudz aug. Ak, Dievs, cik viņas sver! Tāpēc, mums tagad te būs vecas PVC durvis, kuras jau būs lielākā izmērā, nu, un ar kuram būs daudz ērtāk operēt. Mūsu durvis ir nedaudz platākas gan augstumā, gan platumā, bet es domāju, ka mēs ne pirmo reizi ar pīpu uz jumta. Ar šo mēs tik galā. Un pat cik mēs durtiņas dabūjam 2 gabals, tad tieši tas pats stāsts būs ar šo pusi, kur tu video neesi redzējis. Bet no šejienes, kā reiz, iet ceļš uz darbnīcu. Jebkurā gadījumā baigais paldies, Arno. Nav tā, ka es te bomžoju apkārt, bet tik pa laikam pa čomiskam man kaut kas izdevīgs nokrīt, nu, un tā es viņu vienkārši paņemu. Smaksi. Un pirmais uzdevums ir pavisam vienkārši. Durvī jāuztais rāms. Tas sastāvēs pavisam vienkārši no parastām brusītēm, kuram klāties oriģinālās eņķis. Montējot ārā vienkārši gadījās, ka rāmu nevarēja izņemt, un viņi nācās izzāģēt. Bet man šķiet, ka priekš mums tā nebūs problēma. Starp citu, priekš tiem, kas nav abonējuši man TikTok, pārsteigums varētu būt, ka garinātājiem vairs nav aizsarga. Par to neko daudz nevar izstāstīt, tāpēc, ka moments bija ļoti ātrs, bet viss, ko es tev varu pateikt, ka ik pa laikam labāk pārbauda, vai viss skrūs ir pievilkts. Ja nevar gadīties, ka plasmas no tava aizsarga lido apkārt pa darbnīcu. No bueno, nav labi. Kad detaļas sagarināts, varam viņas pavisam vienkārši skrūvēt kopā. Sāna detaļās katrā galā iezaņķējam pa 2 urbumiem, caur kuriem skrūvēsies vietā vidējās detaļas. Un tād ieskrūvējam vietā vidējās detaļas. Ko citu mēs varētu darīt? Nu labi, visticamāk mēs varētu nomazgāt un notīrīt jaunās durvis tā, lai viņas ir smukas, ka viņas ieliek vietā. Bet tas, lai paliek citai dienai. Atdod. Jup. Tagad, ka man ir mikrofons, tagad jūs varat dzirdēt tik daudz vairāk visādas jup, un visādas tādas skaņas. Jā, kā vēl visa mikrofona ierakstas, tas ir baigais jautājums, un, nu, kā vienmēr visam man un jaunam tehnoloģijām, vai ne, nav fakts, ka ies kopā. Jebkurā gadījumā, kad rāms gandrīz līdz galam saskrūvēts, varam atzīmēt eņķis, kuras diezgan interesanti stiprinās vietā. Katrai eņģei apakšā ir 2 dzelzs stapiņas, kurus vajag ielikt rāmī. Pēc tam no augšpuses katra eņģe nofiksējas vietā 2 skrūvēm. Viss krīt. Un šis ir burtiski laikam vienīgais mīnus, tagad strādā viens pats, ka visu laiku kaut kas vandās krīt un kaut ko ir baigi grūti pacelt, bet vispārējais. Teiksim tas, ka darbnīcā pavadīt vienam pašam laiku. I love it. Un apakšā mazais slieksnīts. Kā lai es te viss ieliek vietā un ieliek durvu un notestēju. Droši vien jāņem nos no galda. Jā. Ja es domāju vēl uz kuru pusi viņu likt, es pa lielam gribētu, lai viņi verās uz ārpuses. Viņi ir daudz lielāki nekā iepriekšējā, bet
tas pat varētu būt labi. Vienīgais, pa cik durvi lielāks, sanāk, ka mums nāk ārā arī baļķīts labajā pusē. Tieši tāpat kā satrūdējušais dēls virs viņa. Te nevajag ķivert, te vajag respirātoru. Tāpat ņemam nost arī profilu, uz kur gulējas kurstens. Kad pabeigsim durvu, kārtīgi nopakosim arī to. Tad baigi optimistiski atzīmēja durvīm augstumu, jo doma no sākuma bija brusīts nozāģēt pēc augstuma un nemaz viss ārā neņemt. Un tad var uzmest tāds, kāda mūsu stāvlī kādreiz bija siltumizolācija, lai vējš nepūš pa šķirbām. Tad, protams, arī elektrības slēdzes nāk nost, kur viņu nolikt, izdomāsim pēc tam. Protams, ārā ņemās arī ap skursteni saliktais niezīts, pie kura visticamāk manas rokas jau ir pieraduši, bet ja mūs skatās kāds jaunēkls, tad labāk uzvelt cimdus. Un, protams, pirms zāģēta motora zāģa paņemam nost kabeli un uzkarinām viņu augstāk, jo drošība. Kaut šitās ekstrēmās izklaides. Zāģi, kad negāja tā kā gribētos, tāpēc, ka pēdējā laikā viņam vienkārši neieļojies ķēdi, tāpēc tas ir jādara manuāli ar kanniņu. Un pat tikko uztrīt ķēdi, galīgi negribēja ņemt. Kurš tas truķis? Ja šitā zāģi už slāps nost? Nu tā es nekad no zāģi. Otrs variants ir atbrīvoties no šitā stāba kopumā. Un pēc tam augšu vienkārši aizpildīt ar savu kaut kādu plāksni pildiņu. Tā kaut kā. Un es domāju, ka šitā gadījumā tas arī ir mūsu variants. Āmurs mums ir, nu vēl tikai jāuzvelk aizsargbrilles, un tad mēs var doties augšā. Tā kā nekrīt. Apmetums otrā pusē jākaļ nost tikai tāpēc, ka aiz viņi noslēpušās skavas. Un kamēr tās nebūs nofleksēts, baļķēra no sienas nedabūt. Un priekš tiem, kas saka, ka es neievēro darba drošību vispārējo. Aitāji. Šie loži drošie šorti īstenībā. Redz, ja mums nebūtu skurstenis uz šo pusi, tad principā varētu izraut šo ārā un jau būtu oko, ne? Mēs varētu vienkārši palaist durvu uz augšu. Bet skurstenim labāk vieta šobrīd nevar izdomāt, līdz ar to te vienkārši tā paliks. Un līdz ar to ieņem ārā vēl vienu brusīti. Un, lai pievērētu šito brusīti, vajadzēja kaut kāds 20 minūtes. Materiāls negribēja padoties nepakā. Šo pusi man nevajag, lai tu krīt. Riko, te nē. Riko, ej, apakaļ. Viņš netrāpjas pa galda, ne? Kontrolēt demolāciju. Tik perfekti vienkārši. Tagad mums jāskrūvē lielam simtniecēm skrūvēm. Un, protams, to dara vienmēr ar savu mazo skrūpistoli. Vēl vienu lifehack no Rudolfa. Protams, kāda runa. Skaties, parasts vasks vai arī vispār ziepa gabals, jebkas tam līdzīgs, jebkas slidens. Vienkārši burtiski paņem uz skrūvas galiņu virsū un skrūvējas vienkārši lieliski. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka burtiski skrūvēji ir daudz mazāk pretestība, tāpēc, ka viņai ir virsū lubrikants. Es šito prikulu neizdomāju, tā kā nepiesien man bumbas, bet
Tā kādreiz darīja cilvēki, kas taisīja kaut kādas lielās koku konstrukcijas, tur kaut kādas spārs, kaut kas tev jāskrūvē kopā pret ziepgabalu. Vienkārši kabatai ziepgabals, norauz skrūvu un pēc tam skrūvē viņu iekšā. Nu, līdz ar to tev skrūvu vieglāk iet iekšā un ilgāk dzīvo akumulātori, ilgāk dzīvo motoru un vispārējais. Gaņam ir kāds viltīgs veids, kā var izcelt ārā pašu to stiklu. Bet jūs, mīļākais YouTubers, viņi nezina. Un... Šito mēs noņems nost. Mums šitā kompānija ne īpaši. Mums ir smuka liela durtiņa. Un pats galvenais, tagad mēs izējot ārā. Mēs smuku redzat cauri, nu nosacīt smuku, ne no šīs puses var redzēt iekšpuses. Krut, ne? Principā tagad mēs jau ar ķīleti ciet visu pārējo un taisīt ciet augšu. Pie paša skursteni mēs viennozīmīgi koku nevar likt. Pirms tam te bija rekuši tādi te gabali, un viņi vienkārši lieliski pasargāja, nekas līdz šitam kokam caur vatai netiek. Tad, nu, man ienāca prātā, ka mums vajadzētu uztaisīt pa lielam tādu lielu riņķi. Kas būtu starp skursteni un kas būtu starp šito te sienas daļu, kas te nāks. Strādājot vatu, galvenais ir nekasīt mandarīnas. Tāpēc, ka kaut vai nejauši, ja tu pakasīsi savus apelsīnus, var gadīties, ka tev apelsīni niezies vēl kādu nedēļu. Es strādāju ar stiklu šķiedru, es zinu. Un šito te viltnieku mēs aizslidinām uz šejienu. Un vēl no visam pusēm dubultā nopakos ar to pašu vatu. Kad skurstenis plus mīnus nopakots, varam viņam apkārt taisīt savu veidu rāmi. Protams, to darot vēl mazliet saspied vati. Tad uz skilzāģu sazāģēja pa gabaliem atgriezums no veca finiera. Tas mūsu vajadzībām būs vienkārši lielisks. Ko pēc tam darīt ar sienu, vai mēs viņu krāsos, vai mēs viņu vienkārši atstās tādu pašu, tas ir līdz jautājuma zīmes. Tāpēc pagaidām finiera vienīgais uzdevums jāiztaisīt ciets spraugu. Šitā kaut kur mēs varētu piekārt plakāt dienas bez incidenta, nu, un tad tur ķipā dienas skaitītos, ne? Nu, bet praktiski šis laiks stāvēt uz 1 vai 2. Tikai šito viltnieku vajadzētu. Jauki. No onkuļiem mēs nesaprotam, kur ir jāgrūž un kur ir jāvelk. Nu, tad tev nav ko darīt pie asiem instrumentiem darbnīcā. Un apsardze mums nav vajadzīga. Apsargā Rudolfs un Rudolfa kameras. Droši braukt un pārbaudīt savu veiksmu. Šaujam bez brīdinājuma un rokam bez mācītāja. Joks. Ohoho! Nākamā diena pienākos. Ritīgi kaifīgi izskatās tā durtiņa. Pasies. Un tā ka viņai tur būtu jābūt. Un pat īstenībā patīk tas tons, kāds tur augšā ir. Tā kā principā mēs varētu kaut ko līdzīgi arī nokopēt pa pārējām sienām. Varbūt vajag beigt sapņot un iet nomērīt nākamo durvu un uztaisīt viņai rāmi. Zinu, ka vienīgais es jūtu, ka mums vasaras vidu laikam būs jēkuriņa krāsniņa. Tāpēc kā ārā ir kaut kāda, 11 grādi. Un iekšēji tīri tā, nezinu, dzestars. Īsāk sakot, bišķiņa siltums pa ļaunu nenāks. Pēc ārā katru reizi viņā viens smagāk un smagāk. Protams, otrais rāmis izgatavojas tieši tāpat kā pirmais, līdz ar to. Vai to ir vērts rādīt?
Es domāju, ka nē. Tā vietā mēs uzreiz var pārlikt pie montāžas, kas gan šoreiz ir bišķi savādāk. Ohoho! Tātad, principā lieta ir vienkārši. Šitas te švellers, tas ir tas, kas tur visu šito te augšējo sienu. Šito augšējo sienu savulaik būvēja mans tēvs. Tāpēc, ka te iekšā šitais mūros praktiski nebija nekā, nebija ne jumts, nebija ne apkārt jostas, pilnīgi nekā, nu tā kā reāli nekā. Viss iekšpuses savulaik saviem spēkiem, tieši tāpat, kā es viņus tagad jauc nost, taisīja mans tēvs. Jup. Pats labākais ir zin kas? Pats labākais ir tas, ka šitās te durtiņas, viņas te ir tik, cik es sev atceros. Bet šitas viss tieši tāpat, kā mēs te tagad ņemas, savulaik ir taisīts no visiem pieejamiem līdzekļiem. Tā kā priekš to laika nebija pieejami ne pusi no tiem instrumentiem, kas mums ir pieejami, es domāju, ka teici kārtīgi pastrādājis. Tad nu pietiks runas un kaut kas ir jādara. Piemēram, durvu rāmu vietā, atveram durvus tā, lai caurvērš, un ap lekas iedzenam rīvu tā, lai varētu pārvietot švelleru augstāk. Kā redz, process galīgi nav patīkams, bet tas vienkārši jāizdara. Pēc tam varam griezt ārā veco rāmu, paplatināt ailu un likt jaunu rāmu vietā. Process, protams, ir diezgan netīrs, bet salīdzinot ar fleksēšanu, tas ir tā kā darbs birojā. Notīrīt lēts. Jums būs jāskatās caur dubļiem. Spītīgi. Aha. Aha. Mūsu valodā ir tāds ļoti pozitīvs vārdiņš. Tiešām mūsu valodā. Bez kādas lamāšanās. Jā, smuks savilkās. Jūs šito redzēja, es neredzēju. Mīziens. Un tas ir vārds tieši šitam brīdim. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka lai nav jāraustās, pagaidām es uzlikšu tur 2 līmsvielītes, un pēc tam es vienkārši izurbs vai nu uztaisīs urbumu un izlaidīs cauri vītiņu stienu vai sasaistīs kaut kā to švellerus kopā. Vēl tikai palikuši pēdējie netīrie darbi, tā lai varētu ailu uztaisīt vajadzīgā platumā. Šis ir darbs, ko es ļoti labprāt nedarītu, es ļoti labprāt viņu atstātu tādu, kādu viņi ir, bet diemžēl šoreiz durvu platums diktē savus noteikumus. Pēc tam rāmu nostiprināt vietā gan ir daudz sarežģītāk nekā tas bija iepriekšējām durvīm, tāpēc, ka nav kur viņu ieskrūvēt. Šajā gadījumā apkārt tie ir kaut kādi PSRS bloki no izdeģiem, kuros neturās absolūti nekas, tu var tikai ielikt garu skrūvu vai noķīlēt ar ķīļiem. Gan jau, ka tas nav pareizi un blablabla, bet, strādājoša metode. Tagad mēs te apkārt sapūtīs puti, un viņam būs daudz vairāk, kur pieķerties nekā tikai pie taisna dēļ. Teiks kai, bišķiņ nogurs. Bišķiņ nogurs un bišķiņ pietrūk puti. Kā vienmēr. Vienīgais, kas man īsti nepatīk, tas ka puti pietrūk šitai vietai, eņķis vietai, kur viņi pa lielam visvairāk vajadzēja. Un te augšā arī papildus dabūju saskrūvēt iekšā koks, tīri tā, lai es varētu sapūst to pašu putu, lai viņi man nekrīt ārā. Tā, teorētiski mēs varētu uzmest aci. Kas te mums notiek? Un jā. Domāju, ka būs labi. Izmēģinās, kā tā durva veras, un tad piepūtīs pēdējās puti. Tā. Tagad šito durtiņu es domāju, ka mēs vēl bišķiņ noķīlēs un sapūtīs pēdējās putas iekšā.
Un tad jau varam ķerties pie šīs sērijas pēdējā darbiņa. Un tagad, pat cik mums grīda tai pusē pabeigt, mums ir bišķiņa vieta, kur izplēsties un padomāt jau par ērtību. Štēl, kas man visu laiku rīt uz nerviem, tas ir tas, ka visu laiku jāpārvieto kompresors. Nu, un pat cik šitai sērijā mēs labi iekārto darbnīcu, tad tikpat labi mēs varētu arī kaut kādas trubiņas savilkt uz nosacītām vietām, kur mums viņas ir vajadzīgas. Ideja tāda, ka kompresors varētu stāvēt stūrītī, kur viņš galīgi nevienam netraucēt, novietots pašā stūrī. Mēs varētu vienu izēju uztaisīt uz to pusi, tā lai tēvam garāžā arī, ka reizi kompresors visu laiku gaisa pieejams, un pie reizes izvilkt gaisa arī uz pāris noderīgām vietiņām, tagad te pie krāsotavas, un arī kaut kur te pie montāžas galda. Varbūt pie griestiem, visticamāk pie sienas. Šobrīd sanāk, ka man kompresors burtiski jāvelk no vienas vietas uz otru, un tas nav diezko ērti. Tāpēc jā, šis varētu būt tīri tā neko noderīga. Sākam ar to, ka norulējam kompresoru viņa vietā. Pēc tam var pielikt pirmo uzgaldu caurulē. Tas, kas man baigi pārsteidz gan mājai un dārzam, gan kuršos, ir tas, ka uzgaļi un savilcēji brīvpieejami. No 2 līdz 5 eiro tu var dabūt jebko. Bet treigabali ir cits stāsts. Vai, aizmirst, ka kompresors ir pilns. Cauruli šitai gadījumā mums ir 16 ārējais diametrs un iekšējais ir 12. Kāpēc tā? Nu, tāpēc, ka es uz fittingiem vienkārši ieraudzīju, ka viņiem vajag 12 mm iekšējo, nu, un šitā bija vienīga armeta, kā tur bija pieejama. Mājai un dārzam baigi nobrīnījies, tā kā es pirku šitādu te priekš gaisa, bet es zinu darbnīcas, kur šitādas trubas izvilktas visur pa perimetru. Viņas ir salīdzinoši lētas, kaut kā 250 metrā. Katrā ziņā līdz tam nepilnam 10 acīm, kas man te būs sistēmā, viņi strādās vienkārši lieliski. Un vietā mums viņi turēsies pavisam vienkārši. Pie sienas pieskrūvēs šitā te. Pēc tam uzliks virsū mūsu trubiņu un ar šito hamotu parasto melnā, redzē? Ar šito te mēs viņu savilkt kopā. Pietiek ar runām un jāsāk kaut kas darīt. Līdz pirmā savienojuma vietai cauruli aizvilkt nebija nekāda problēma. Bet, kā jau pirms tam teicu, ar treigabali gan bija interesanti. Tāpēc, ka ne kuršiem, ne mājai un dārzam, priekš šīs caurules nekas tāds nebija pieejams. Vienīgais variants, kā iziet no situācijas, bija treigabals, kas paredzēts precētajam ūdens caurulēm, kuram noņemot ārēju uzgriezni, diametrs ir kā reiz tie paši 12 mm. Eit, nost, tas gan ir skaisti. Mums iet truba cauri izrādās. Neko daudz no šī procesa īsti neparādīs, bet, nu kā redz, darbs iet uz priekšu griezdamies. Nice! Vienīgais, par ko ir šaubas, tas ir tas, kā cauruli uzvedīsies virs skursteņa, tāpēc visticamāk mēs tur uzliksim kaut kādu siltumu barjeru. No viena puses jau mēs visu to gaisu varēja vienkārši vilkt pa griestiem, vai ne, un pa lieliem pie griestiem, lai viņš arī kaut kur paliek un bla bla bla. Bet man baigi nepatīk tā ideja, man tie griesti ir diezgan augsti. Līdz ar to, ja no griestiem man visu laiku karāsies gaisa pistola, nu tas traucē strādāt. Nu un tāpēc es vienkārši gribu, ka, ja nu kas, te teiksim būs, varbūt tā laika mēs uzliks spolu, varbūt te vienkārši karāsies gaisa pistola to lokano trubu. Nu un tā kā man vajag nopūst galvu, tad es vienkārši pienāk te patās, paņem savu pistoli, nopūšu, pēc tam pakarīnu viņu apakaļ uz āķīti. Kā tas izbūt dzīvē? Vispār nav nejausmas. Viss, ko es zinu, ka mums te galā jāuzliek vēl viena mamma, un tai galā jāiesprauž visu šitā te uzparikt kompresorā. Un tā būs pats inčīgākais moments, vai mums viss tā sistēma tur gaisa vai nē. Tā nevar darīt. Tagad ir teorētiski, ja mēs šito piespraužam pie izdarīt šitā sistēmas, mums vajadzētu būt. Izklausās. Aha. Tā taču nevar būt, es jau domāju. Pēdējais mūsu savienojums. Dzirdēju šito? Šis bija vienkārši skaisti. Un ja mēs tagad šitā iespraužam gaisu, tad jauki. Tas tagad nozīmē,
Pie montāžas galda un pie preses mums tagad ir gaiss. Tagad vienīgais, ko es gribētu, tas ir pārvilkt nedaudz visus savienojums un ieslēgt kompresoru, lai viņš uzkačā līdz beigām. Nu tā kā līdz galam. Jo tagad sistēmā ir un uz turieni aiziet kaut kas pie 4 acīm, 5. Bet kompresors kačā mums līdz kaut kādām 9. Principā jā, testi nav beigušies. Aiziet. Vēl tikai pēc testa atlicis pēdējais darbs. Arī uz garāžu izmetām vienu galveno kompresoru tīri tā, lai būtu vieglāk pumpēt riepas un visu kaut ko tam līdzīga. Un tagad te visu laiku ir gaiss. Nav tā, ka parastais kompresors jāslēdz tur iekšā, ārā, jānēsatur, jāvēl kaut kādu stepseļu. Tīri teorētiski visi uzreiz pie vietas. Kā jau saprat, šī nav pilnīga sistēma un te droši vien kaut kas būs jāuzlabo. Pirmkārt jau šitā vietā, kur slēdzās klāt krāsošanas pistole, vajag mitru noņēmēju. Otrakārt, visticamāk, kā kaut kur šitai te stūrī, mēs pievienosies pie trubas un ieliks trejgabalu. Kāpēc? Tāpēc, ka burtiski kaut ko izstumjot cauri zāģim, tu uz sitienu paņem pistoli, nopūt visu savu zāģi un zāģē tālāk nākamo detaļu. Un jā, pa pašu kompresoru mēs pasīsies, principā ir pieejams arī lielāks receivers, tā kā iespējams, ka mēs viņam uzliekam kaut kur blakus otru bundulu un vienkārši uztaisam lielāku receiveru. Vienkāršiem vārdiem runājot, tas nozīmē 2 bunduļus, tas nozīmē, ka viņām retāk būtu jāslēdzas iekšā un lielāks gaisa daudzums visu laiku ir rezervē. Nu, tāda mums ir sanākusi kārtējā darbnīcas sērija. Cerams, ka tev patika. Šis bija baigais piedzīvojums. Redzēs, kā būs ar skaņu, tāpēc, ka skaņa mums tagad nāk no mikrofona. Un tas priekš manis ir kaut kas jauns, it sevišķi filmējot ar GoPro. Tā kā, ja skaņa tev īsti nepatīk, tad, saturies, tagad tā būs. Jebkurā gadījumā, ja vēl neesi paspējis to izdarīt, droši nospied laiku, abonē kanālu un tiekamies jau nākamajās epizodēs. Protams, atceries abonēt pārējos manas sociālos tīklus TikTokā, Instagramā un Facebook grupā. Arī reizēm šis tas parādās. Arī mums bija Rudolfs un tiekamies nākamreiz.